Esmu Ilze Martinsone, strādāju firmā Professional Marketing par konsultantu un ikdienā zvanu firmu vadītājiem, lai pastāstītu un informētu viņus par iespēju apgūt Eiropas Savienības fondus. Kāda mana kolēģi, kas strādāja pirmo dienu, sazvanīja firmu, izstāstīja visu nepieciešamo informāciju un viņai palūdza, lai to nosūta uz e-pastu. Un viņa sāk šo e-pastu pierakstīt, bet nespēja saklausīt pareizi firmas nosaukumu. Un tāpēc, kā tādās reizēs ir pieņemts, viņai to sāka diktēt pa burtiem. Kārlis, Miķelis, Anna, Māra, Juris, Sandra. Pēkšņi kolēģi iesaucās. Ne tik ātri, nespēja visus gribētājus pierakstīt. Mēs vareni smējāmies, bet kā jūs reaģējat šajā situācijā?